ASV prezidents Donalds Trumps atbrīvojas sevi, visu savu ģimeni un visus sev pietuvinātos no visām nodokļu prasībām. Vienkāršiem vārdiem sakot, ja Trumpu ģimenei kādreiz bija nodokļu pārkāpumi, tad neviens par to vairs nekad neuzzinās. Amerikas Savienoto Valstu tieslietu ministrija aizliedza nodokļu dienestam pārbaudīt visas ASV prezidenta Donalda Trumpa, viņa ģimenes locekļu, saistīto personu un uzņēmumu nodokļu deklarācijas par visiem iepriekšējiem gadiem. Lēmums pieņems Donalda Trumpa prasības pret nodokļu dienestu izlīguma ietvaros par viņa nodokļu deklarāciju noplūdi. Trumps šajā prasībā pieprasīja no nodokļu dienesta $10 miljardus un to dēvē par īstu gadsimta lielāko afēru. Jo Donalds Trumps tiesājās ar savu ministriju un savu nodokļu dienestu, kuru vadītāji ir tieši pakļauti viņam pašam. Un tas nozīmē, ka viņš faktiski pats arī vadīja šos vadītājus. To var saukt par interešu konfliktu, bet afēra ir daudz dziļāka un daudz izsmalcinātāka. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo YouTube kanālu, nospiediet patīk šim raidījumam, uzrakstiet jebkuru savu komentāru un, draugi, abonējiet manu Telegram kanālu Pečijs News. Saiti uz to ir šī video aprakstā. Turpat video aprakstā ir arī saite uz manu tikai ukraiņu valodā esošo kanālu. YouTube kanāls. Tāpēc, ja vēlaties skatīties manus atsevišķos raidījumus ukraiņu valodā, noteikti pārējiet, abonējiet un atbalstiet pilnīgi jauno, tikai ukraiņu valodā esošo YouTube kanālu. Tātad ir tāds juridisks jēdziens kā interešu konflikts. Tas ir tad, kad cilvēks paņem lēmumu valsts vārdā un vienlaikus pats ir galvenais šī lēmuma labuma guvējs. Normālā valstī tas vispār ir aizliegts, bet Donaldam Trumpam tas ir vienalga un lēmums tika pieņemts. Tātad kāda vispār ir būtība? Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps caur viņam pakļauto tieslietu ministriju, caur viņa paša iecelto ģenerāla prokurora pienākumu izpildītāju Todu Blanšu panāca to, ka ASV iekšējo ieņēmumu dienests IRS turpmāk, citēju, uz visiem laikiem ir atņemts tiesības pārbaudīt viņa nodokļu deklarācijas. Un ne tikai viņa, bet arī citu deklarācijas. Un visas viņa ģimenes, dēlu, viņu sievu, viņu uzņēmumu un tā tālāk deklarācijas. Neviens un nekad vairs neredzēs, kas tad īsti bija Donalda Trumpa visas ģimenes nodokļu deklarācijās. Turklāt ASV nodokļu dienestam tagad pat nav tiesību tās pārbaudīt. ASV Tieslietu ministrijas 19. māja lēmumā ir rakstīts sekojošais, citēju. ASV, tātad kā valsts, uz visiem laikiem ir atņemtas tiesības vērsties ar jebkādām pretenzijām vai tās izskatīt pret Donaldu Trumpu, arī pret viņa ģimenes locekļiem un ar viņu saistītām personām un uzņēmumiem. Viss, kas bija vai varēja būt pārbaudas priekšmets, ir slēgts uz visiem laikiem. Bet, lai saprastu notikušā mērogu, ir jāizprot viss no paša sākuma. Patiesībā stāsts ir garāks nekā šķiet, un Trumps ir īsts viltībnieks. Tātad, 2020. gadā laikraksts New York Times publicēja Donalda Trumpa nodokļu deklarācijas uzreiz par vairākiem gadiem. Un atklājās šokējošas lietas. 2016. Un 2017. gadā. Donalds Trumps samaksāja tikai $750 federālā ienākuma nodokļa. $750 gadā. 10 no 15 iepriekšējiem gadiem Donalds Trumps vispār nemaksāja nevienu centu nodokļos. Oficiāli Trumps sevi dēvēja par ļoti veiksmīgu un bagātu uzņēmēju. Bet nodokļus viņš nemaksāja. 2021. gadā izdevums ProPublica publicēja datus par bagātāko amerikāņu, tostarp Donalda Trumpa nodokļu schēmām. 2022. gadā demokrāta kontrolētā Kongresa finanšu komiteja publiskoja vēl 6 gadu viņa deklarācijas. Bet no kurienes radās visi šie dati? Tos nopludināja ASV nodokļu dienesta apakšuzņēmējs vārdā Čārls Littls Džons. Saskaņā ar prokuroru datiem, viņš jau 2017. gadā it kā speciāli sāka strādāt ASV nodokļu dienestā, lai iegūtu šos ienākumus. Par Donalda Trumpa deklarācijām. Un tieši šis puisis arī nodeva datus par Donaldu Trumpu izdevumiem New York Times un ProPublica. 2023. gada oktobrī viņš atzina savu vainu vienā apsūdzības punktā, bet 2024. gada janvārī saņēma 5 gadi cietumā.
Donalds Trumps, protams, bija nikns. Viņš publiski paziņoja, ka katru gadu viņu pārbauda šī nodokļu dienesta iestāde, cik tad var pārbaudīt un tā tālāk. Un viņš zvērēja atriepties. Atriepties sistēmai, kas viņa prāt tika izmantota politiski pret viņu. Sistēmai, kas parādīja, ka viņš daudzus gadus vispār nav maksājis nodokļus. Atgriežoties Baltajā namā jau 2025. gadā, Donalds Trumps iesniedz tiesas prasību pret nodokļu dienestu un Amerikas Savienoto Valstu finanšu ministriju par $10 miljardiem. Un tieši šeit sākas galvenais juridiskais absurds. Klausieties uzmanīgi. Donalda Trumpa iesniedz prasību tiesā par $10 miljardiem pret ASV nodokļu dienestu. ASV nodokļu dienests ir federāla aģentūra. Federālā aģentūra pakļaujas Finanšu ministrijai. Finanšu ministrija tieši pakļaujas prezidentam. Tātad Donalds Trumps kā privātpersona tiesājas ar aģentūru, kuru viņš vada kā prezidents. Un sanāk situācija, kurā Donalds Trumps ir gan prasītājs, gan atbildētājs vienlaicīgi. Un tas pilnīgi samulsināja Amerikas tiesnešus. Viņi saka, mēs redzam, ka tas ir interešu konflikts. Mēs redzam, ka faktiski Trumps tiesājas pats ar sevi, bet ko ar to darīt, nav skaidrs. Un juristi to nosauca, citēju, par ārkārtēju izpildvaras izmantošanu. Būtībā tā ir pilnvaru pārsniegšana, tikai izteikti smalkāk. Bet tas vēl nav viss. 2026. gada 18. maija Trumps paziņo, ka ir gatavs atsaukt savu $10 miljardu prasību, ja viņam samaksās nedaudz mazāk. Un garantēs, ka neviens nepārbaudīs viņa nodokļu deklarācijas. Ne tikai neredzēs, bet pat nepārbaudīs. Kā jūs domājat, kādu lēmumu pieņem ministrija, kuru viņš pats arī vada? Rezultātā Donalds Trumps atsauc tiesas prasību, bet Finanšu ministrija izveido fondu gandrīz $2 miljardu apmērā. Fonds tiek nosaukts par fondu pret valsts izmantošanu kā ieroci. Oficiāli tas paredzēts kompensācijām cilvēkiem, kuri it kā tika pakļauti nelikumīgām vajāšanām Joe Bidena laikā. Neoficiāli, kā jūs saprotat, ar šiem līdzekļiem rīkosies pats Donalds Trumps. Bet tas bija tikai sākums. 19. maijā nākamajā dienā ASV Tieslietu ministrijas mājaslapā klusi parādās vēl viens dokuments. Atsevišķs papildinājums tam līgumam, kas tika noformēts iepriekš. Turklāt šo lēmumu ļoti klusi iekļāva jau publicētajā dokumentā. Šajā papildinājumā ir tikai viena lapuse, kurā rakstīts, ka ASV nodokļu dienestam turpmāk ir aizliegts pārbaudīt Donalda Trumpa un viņa ģimenes deklarācijas. Ak, ne tikai Trumpam un viņa ģimenei, bet arī saistītajām personām un uzņēmumiem. Zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no nodokļu pārbaudēm turpmāk ir pasargāti pilnīgi visi, kas ir Donalda Trumpa tuvākajā lokā. Atcerieties to stāstu, kad Trumps iznāk, izdara kādu paziņojumu un biržas kotācijas pēkšņi sāk strauji mainīties augšup un lejup, un tajā brīdī kāds paņem un iepērks un nopelna miljonus dolāru. Tātad, ja šie uzņēmumi bija saistīti ar Donaldu Trumpu, viņu deklarācijas tagad nedrīkst aiztikt un pārbaudīt tās arī nedrīkst. Tas attiecās uz, citēju, nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas līdz līguma stāšanās spēkā dienai. Tas ir līdz 2026. gada 18. maijam. Dokumentu parakstīja Tods Blanchs. Varētu šķist, ka tas ir ģenerālprokurors un viss ir likumīgi, bet te ir viena nianse. Tieši Tods Blanchs bija Donalda Trumpa personīgais advokāts vairākās krimināllietās. Ieskaitot Ņujorkas procesu par Donalda Trumpa nodokļu krāpšanu. Tagad tas pats Blanchs, jau ASV ģenerālprokuroru pienākumu izpildītāja lomā, paraksta dokumentu, kas uz visiem laikiem slēdz nodokļu pretenzijas pret savu bijušo klientu Donaldu Trumpu. Kā jums šāds pavērsiens? Kas tad beigās? Mēģināšu visu noformulēt pēc iespējas vienkāršāk. ASV pastāv princips, ka neviens nav augstāks par likumu. Šī frāze ir uzrakstīta tieši uz augstākās tiesas ēkas, un tā ir Amerikas tiesību sistēmas pamats kopš 1787. gada. Bet Donalds Trumps, izmantojot viņam pakļauto ministriju, caur savu bijušo personīgo advokātu, parakstīja dokumentu, kurā teikts: nodokļu likumi uz viņu, viņa bērniem, viņa kompānijām un tā tālāk vairs neatiecas. Tajā pašā laikā vienkārši amerikāņi finansē gandrīz $2 miljardus lielu fondu, kas maksās Donalda Trumpa atbalstītājiem.
Lūk, šādu afēru īstenoja ASV prezidents. Šeit es likšu daudzpūt. Jūsu viedoklis, jūsu secinājumi. Rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt finansiāli, veicot jebkuru ziedojumu, izmantojot saites vai rekvizītus, kas norādīti šī video aprakstā, vai arī izmantojot QR kodu uz jūsu ekrāniem. Atgādinu, abonējiet manu YouTube kanālu ukraiņu valodā. Saitu uz to atradīsiet arī šī video aprakstā. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, visu labu!